Jēkabpils – pilsēta abos Daugavas krastos, kurā dzīvo teju 26 000 iedzīvotāju. Mierīga, klusa, taču reizēm baisa. Pilsēta, kurā dzimuši vairāki nopelniem bagāti cilvēki. Pilsēta ar attīstītu kultūras dzīvi, arī tā mēdz teikt. Pilsēta, kurā mīl sportu. Pilsēta, kurā 2012. gada rudenī atdzimst profesionālais basketbols. Sveiciens visiem Sports.com skatītājiem mūsu portālā un arī televīzijā. Šodien liels notikums Latvijas basketbolam. Tad visiem zināms, ka šodien savu debijas spēli Latvijas basketbola līgā aizvada BK Jēkabpils, iespējams visvairāk apspriestais klubs pirms jaunās LBL sezonas. Tas ir 1991. gads, kad es kā Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta absolvents beidzu augstskolu un meklēdams darbu nonācu Jēkabpilī. Un šeit atnākot redzēju, ka basketbols šeit ir, bet tas ir tādā entuziastu līmenī, pareizāk sakot, rajona čempionāts un kaut ko dara, ja, skolās mazliet un tādā garā. Nu, un tad man radās ideja šo sporta veidu sākt attīstīt šeit Jēkabpilī, jo interese, cik aprunājoties ar pieaugušiem, gan jauniešiem bija. Basketbols ļoti iespējams populārākais sporta veids Latvijā. Demokrātisks, pieejams gandrīz visiem un visur, ja vien ir vēlēšanās. Šobrīd jaunie censoņi basketbolistu gaitas sāk ļoti agrā vecumā, būdami bērnu dārza vai pirmo klašu skolēni. Paiet dienas, paiet mēneši, paiet gadi, un sporta skolas tiek absolvētas. Ko darīt jaunajiem, talantīgajiem basketbolistiem pēc sporta skolas absolvēšanas? Ja vien būtu manā pilsētā basketbola klubs, uz ko tiekties. Var nākt uz spēlēm, skatīties, piedalīties konkursos visādos. Jautri ir. Par grūtībām ir tā, visas grūtības var pārvarēt. Protams, ka sākt no nulles ir ļoti grūti. Tad, kad tev viss pilnīgi no jauna jāsāk, ja? Gan treneris, gan spēlētāji, bāzes nav, ja? Paši savu audzēkņu vēl praktiski no saviem audzēkņiem, kuru beiguši augstskolu. Mēs neesam spējīgi nokomplektēt komandu, varbūt kā Valmierā un Liepājā, kura tradīcijas un Rīgā liela senākas ir. Ja? Mēs būtībā vēl basketbola saimē Latvijā esam jauni. Un var teikt, viena no jaunākajiem. Tāpēc sākt to bija sarežģīti. Visa komanda jākomplektē. Ne tikai spēlētāji, bet arī apkalpojošā komanda. Ja? 23. oktobris 2011. gads Jēkabpils sporta namā viesojas galvaspilsētas klubs VF Rīga, lai aizvadītu Latvijas basketbola līgas maču ar Valmieru. Sporta namā sanākušie skatītāji vēl īsti nenojauš, bet doma par basketbola klubu Jēkabpilī jau ir dzimusi. It kā Jēkabpilī jau sen vajadzēja būt kādam profesionālā sporta klubam. Vienkārši basketbols ir tas, kurš sāk attīstīties 90. gadu vidū, un pa šo laiku ir izaugt piramīda. Un tāpēc pēdējais bija laiks organizēt profesionālu, lai jaunieši, kas spēlē dažādās vecuma grupās basketbolu, būtu uz ko tiekties. Ja paskaidro, tas ir 21 gads, kad šeit sāka trenēties jaunieši jau Jēkabpilī basketbolu, ja, nopietni. Es nezinu, vai tas ir liels laiks vai mazs laiks. Es domāju, ka tā ir piramīdas virsotne, un tas ir tikai likumsakarīgi, ka šodien šis basketbola klubs Jēkabpils šeit spēlē un ir dibināts. Vispirms jau tika aprunāta ar pilsētas sporta dzīves vadītājiem, vai tas ir iespējams. Atbilde bija, ka jā. Nākošais solis tika uzrunāti pilsētas uzņēmēji. Tie teica jā. Tika parakstīts memorands, kad viņi atbalstīs
Un līdz ar to nākošais solis bija jau tīri politisks lēmums domē, ko atbalstīja ar deputāti. Izgājām visu šīs procedūras, atradām domu biedrus, un šis klubs ir un spēlē. Kad ģenerālie sagatavošanās darbi jau veikti un sastāvs nokomplektēts, vasaras starpsezonā klubs uzsāk aktīvus treniņus. Ir sapulcēti pietiekami zināmi latviešu zēni, plus 2 amerikāņi – Tods O'Briens un PJs Hills. Sastāvs, kurš pietiekami solīdi izskatās gan uz papīra, gan laukumā. Sastāvs, kurš centīsies pārsteigt Latvijas basketbola publiku. Labdien! Tad visiem zināms, ka šodien savu debijas spēli Latvijas basketbola līgā aizvada BK Jēkabpils, iespējams visvairāk apspriestais klubs pirms jaunās LBL sezonas. Nevelti galu galā šis klubs parādījās tikai šajā starpsezonā, šajā vasarā. Doma par klubu, cik es saprotu, tad kluba vadībai parādījās jau pagājušās sezonas beigās, kad notika arī VF Rīga ciemošanās, kad VF aizdīja savus mājas spēles izbraukumā. Un šobrīd tas ir viss novērts līdz tam, ka Jēkabpilī ir savs klubs un arī, kas svarīgi, ar labiem spēlētājiem. Jā. Jauns sākums, kaut kas jauns šodien notiek šeit Latvijas basketbola līgā un tieši Jēkabpilī. Vai ir arī iekšējais satraukums un kā komanda jūtās? Ja godīgi, es sen esmu tā uztraucies pirms spēles, jā, un protams, ka ir uztraukums, bet komanda jūtās labi, visi ir ļoti labi noskaņojušies. Visi tic viens otram, es ticu komandai, komanda tic gan atbalstītājiem, gan skatītājiem, un es domāju, ka visam kopā kaut kam ir jāsanāk. Jā, tā kā es ceru, ka rezultāts būs. Vienu, ko es varu apsolīt, ka šī komanda cīnīsies par katru laukuma centimetru katrā spēlē. To es noteikti varu apsolīt, pārējo rādīs laiks. Lai gan pirmajās pārbaudes spēlēs izdevās izcīnīt skaistas uzvaras pār spēcīgiem pretiniekiem, pirmajās oficiālajās spēlēs bumba mūsējos neklausīja. Šeit pēdējās sekundes uzbrukumā jāizdara mētiens, Šlesers no tālās distances un ir vēlreiz precīzs, līdz ar to arī pieliekot punktu šim mačam. Šobrīd sasniegts jau 12 punktu pārsvars, tas arī nemainīsies 70-58. Sports.com tiešraidžu sezona, basketbola tiešraidžu sezona ir sākusies ar Jūrmalas uzvaru pār Jēkabpili. Varbūt tāpēc, ka tā bija pirmā spēle sezonas un sākumā, no paša sākuma tā spēle neaizgāja, vai tas bija par daudz tādu. Visi uzvilkušies bija spēlētāji, vai varbūt tāds satraukums. Kaut kā šodien mēs to savu spēli nedabūjām, neatradām īsti. Var redzēt, ka puišiem lampu drudzes. Es neesmu redzējis nevienu spēli, cik jau es esmu viņus skatījies, ka tik fatāli neveicas. Bumba skrien apkārt tam grozam un nekrīt iekšā. Mēs kāds 20 punktus esam ar to pazaudējuši. Tomēr pēc dažu neveiksmu sērijas seko skaistas uzvaras, emocijām bagātas spēles un tiek izdarīti arvien jauni secinājumi par to, kā jāveido spēle laukumā, kā arī ārpus tā, jo cilvēki taču gaida uzvaras, gaida skaistu spēli un cīņu katrā epizodē. Galu galā skaidrs ir viens – basketbols Jēkabpilī ir ienācis pa īstam, ienācis, lai paliktu. Panākums pārnots Aleksējas Raujas tuvāk grozam un Jēkabpils! Skaisti!
kuras vietas viņš atspēr. Spēlēt uz āru, tas arī tiek darīts Mēdīs, veidosies viņam iemest vēlreiz Mēdīs! Ežesks met, pretiens nav precīzi, šī spēle noslēgusies. Un līdz ar to Jēkabpils komanda izcīna pirmo uzvaru Aldera Latvijas basketbola līgā ļoti smagā saspringtā spēlē. Pēdējā uzbrukuma pirmajā ceturdaļā Jēkabpils un izskatās, ka metīs Hlebovickis, viņš paspēja izmest un Hlebovickis! Skanot fināls sirēnē kūstūros. Skaisti izmētā bumbu Jēkabpilieši un Jurijs Aleksējovs 3 punkti! Ļoti labi Jēkabpils iedzīvotājiem ir maz iespēja, kur apstīties augsta līmeņa, vai nu mākslu vai sportu. Un tad basketbols būs no tām vienām iespējām, kur var arī satikties reizē Jēkabpils cilvēki aiziet, pastīties basketbolu, satikties un aprunāties, jo, teiksim, nav Jēkabpilī tik daudz to iespēju. Es domāju, tas ir ļoti vajadzīgs. Ja jaunie puišiem ir mērķis tik lielajā komandā, ir viņiem izaugsmes iespējas, nav jāmeklē, jābrauc uz Rīgu, var arī šeit pat attīstīties. Agrāk Jēkabpilī nebija vispār tādu iespēju vakarā kaut kur aiziet, kaut ko apskatīties. Vienīgais varbūt kādreiz reizi mēnesī varēs teātrī aiziet. Ir ļoti daudz grupu Jēkabpilī kopā, kas nodarbojas ar basketbolu. Un uz pirmajām spēlēm jau varēja redzēt, ka ļoti daudz arī jaunie basketbolisti iet uz spēlēm un skatās, kā spēlē profesionāļi, teiksim tā. Es to vērtēju vairāk kā pozitīvi nekā negatīvi. Tāpēc, kad basketbola klubs Jēkabpils ir ļoti laba iespēja jaunajiem basketbolistiem kaut ko sasniegt vairāk. Jēkabpilī būs iespējams redzēt visas labākās komandas, kas ir Latvijā, Vebs, Ventspils, un tur spēlē tiešām augstas klases meistari. Jo tur ir augstāka līga un tur nevis tev vajag maksāt par treniņiem, bet tev maksā. Ir cilvēkiem, kur beidzot aiziet, apstīties sportu, tepat mājās. Tas ir viss.